Sveiki visiem atkal. Šoreiz tāds elektriķa darbs. Mašīna veca, Seats, Alhambra, jā, tātad Galaxy, Charan, visa tā pati sērija, kas mums ir no 99. gada uz augšu, viņa vēl kustās diezgan daudz. Un par ko iepriekšējā, teiksim, es te remontēju Mercedesu, jaucu salonu ārā plasmasi, Mersim biju skrūvītēm un tā tālāk, tad, protams, vāgrupā šitie plasmasi visi lūst un tā tālāk, man jau pilnīgi, rokas dreb uz viņiem, bet, labi, aļikā viņi daudz šķupām nopērkami, bet šeit vienkārši elementāri centrāla atslēga, jā, visi pieraduši, mašīna it kā tiek izmantota, tā sakot, cilvēks dzīvo laukos, nodarbojās ar lauksaimniecības biznesu, tur, piemēram, Teslā, suņu un kaķu un trušu barību, lobarību nevedīsi, tā kā šī mašīnā to visu var darīt, bet pilsētā duris aizslēgt vajag un nestrādā vienas aizmugurējās duris. It kā jau nekas sarežģīts, atradu, kur kas ir pa problēmu, protams, centrālajās atslēgas motoros. Bet šeit ir interesanta lieta. Šāds te motors maksā kaut kāda, ja nemaldos, poļu versija kaut kā pie 60 tērikiem jauns. Te jau viski, ja paskatāmies zobratiņu, visi ir veseli, datordiagnostika viņam slēdzās klāt, uzrādīja kļūdu, bet kļūdu uzrādīja pa labo pusi. Bet tur jāiet tā, jāatvieno visas duris, un atvienojot kreisās aizmugurējās, protams, visas pārējās nostrādā, tātad izslēgšanas metode strādā jaucam vaļā, un šeit jau es gribu parādīt tātad diagnostika. Izņemam motorīti, tātad te ir viens motorītis iekšā, jā, te ir otrs mazāks, te ir viens lielāks, jā, es uzreiz izcēlu pirmo motoru ārā, laboratorijas bloks, mēģināšu uzlikt un vienkārši parādīšu, kā tas viss darbojās. Tātad elektriskā pārbaude, tātad voltometrs, jā, laboratorijas bloks, viņam jauda ir līdz 1 ampēram, un pieliekam pie vecā motora, un mēs redzam, ka viņam tur pat sprieguma kritums ir mežonīgs. Tātad motors ķīlē un tā tālāk. Un tagad es paņemu jaunu motorīti. Motoriņš žužo, sprieguma krituma nav, jā, viss ideāli. Ko es ar to gribu teikt? Reki ir motorīša kodi. Es viņus pasūtīju no Aļika. Te ir paciņa jau iesākta, te ir 5 gabali iekšā, viens jau kaut kad sen aizgāja, tagad ir kārta otrajam. Un otra motorīša, man ir otra paciņa, jā, te iekšā vēl nav plēsta vaļā. Varbūt, ka tūlīt vajadzēs, jā. Tātad šito te motorīti mēs varam likt kopā, bet kur ir tās sāls? Ja atslēga maksā, piemēram, 60 eiro jauna. Te visi zobrati ir veseli. Tātad klientam jebkurā gadījumā 60 eiro jāsamaksā pa slēdzeni. Plus darbs, neviens viņu pavelti nemainīs. Ja, paņemsim kaut vai, servisā, tur stundas darbs 30 eiro būs jāsamaksā, tātad 90. Es šī gadījumā pasūtot Aļikā 5 motorīšus, piemēram, par 2 eiro gabalā, iztērēšu 4 eiro, un par darbu paņemšu kopā, tos pašus 50 eiro, jā. Es būšu nopelnījis naudu, un klients būs iekonomējis vēl 50 eiro. Visa matemātika, jā. Un slēdzene jau darbosies tāpatās, nekur jau viņa nepaliks, jā. Un mašīnai attiecīgi uz to vecumu, neviens tajās durīs 100 eiro grūst negribēs, jā. Tā kā šeit ar ķīniešu palīdzību mēs varam sev nopelnīt naudu, apgūt elektrības pamatus un arī izdarīt kādu labu darbu. Ja kādam noder, lai veicās. Salikšu visu kopā un tad jau parādīšu. Lūk arī rezultāts. Ņemam pulti. Ir. Pārējās durvis mums arī. Viss ir ciet. Hops. Vaļā. Ciet. Vaļā. Viss darbojās. Montējam visu kopā.